Ilgtspēja, zaļā domāšana, bizness. Jep, tu klausies podkāstu Zaļā ziemeļmeita, un mans vārds ir Maija Āboliņa Tomsone. Seko podkāstam Spotify un Apple podcasts un nepalaid garām jaunākās epizodes. Tiek lēsts, ka te 20% no kopējām CO2 emisijām rada dzīvojamais sektors. Proti būvniecība, mūsu mājas, mūsu ēkas, veids, kā mēs dzīvojam, materiāli, no kuriem mēs būvējam mājas. Ko darīt, lai mazinātu CO2 pēdu un tuvotos klimatneitrālām pilsētām? Un uz šo jautājumu šodien esmu aicinājusi pie sevis ciemos Bonavas, kas ir vadošais dzīvojamo māju attīstīšanas uzņēmums Ziemeļa Eiropā ilgtspējas vadītāja Agnese Gaile. Labdien, Agnese! Sveika! Saki, lūdzu, ko nozīmē ilgtspējīga būvniecība un ilgtspējīga ēka? Es teiktu, ka ilgtspējīga būvniecība ir tāda, kas pirmkārt nenodara pāri videi, kurā šī ēka tiek būvēta, padara to draudzīgāku, patīkamāku, pievilcīgāku, un kas arī ilgtermiņā, dzīvojot šajā ēkā, nenodara pāri apkārtējai videi un nodrošina vidi, kurā cilvēkiem būt pašiem ilgtspējīgiem un laimīgiem. Nenodara pāri videi. Tas nozīmē arī pats būvniecības process ir kaut kā tāds īpaši kontrolēts. Jā, būvniecības process noteikti ir īpaši kontrolēts. Ceļšķi mēs būvējam pilsētvidē, kurā ir gan cilvēki, gan apkārtējie kaimiņi, gan apkārtējā infrastruktūra, tā skaitā arī daba, koki. Jā, noteikti būvniecības process ir ļoti kontrolēts. Viņam ir jābūt ļoti kontrolētam, jo būvniecība pati par sevi kā process, kā darbība ir ar augstu risku. Proti, būvniecības laikā var notikt dažādi negadījumi, tur ir dažādas iekārtas, mehānismi, kuri arī ir augstu risku. Līdz ar to darba drošība un darba vide noteikti ir mūsu augstākā prioritāte. Mūsu darbinieku drošība un apkārtējās vides drošība. Tā kā, jā, tas ir kontrolēts. Tam ir jābūt noteikti kontrolētam procesam. Es esmu pamanījis, novērojis gan mazajos dzīvojamajos rajonos, īpaši, kad būvē mājas, tad liels jautājums ir par būvgružiem, kas, protams, rodās. Un arī tad, kad tu būvē māju vai renovē, tad bieži vien tev no zemes tur nāk ārā vecās lietas. Man liekas, ka arī būvgruži īstenībā tā ir tāda, liels tāds jautājums, ko tu ar to dari, kur tu viņus liec, kas tev neizbēgami tajā visā rodās. Kā jūs to kontrolējat? Kā jūs to vadat, to procesu? Jā, mēs kā reizi šogad esam ieviesuši tādu daudz apzinātāku un rūpīgāku atkritumu šķirošanu. Pirmkārt, tas sākās ar šķirošanu, kā mēs atkritumus sašķirojam. Jo labāk mēs sašķirojam, jo labāk mēs viņus varam tālāk atdot kādam pārstrādei. Un savukārt tos būvgružus, kurus nevar īsti sašķirot, kas iet tā teikt visi vienā konteinerā, tos savukārt tālāk veda atkrituma apsaimniekotājs uz savu šķirošanas punktu, kur viņi vēl viņus sašķiro pa kaut kādām vēl sīkākām frakcijām, kuras var kaut kur izmantot vēl tālāk. Un pārējo tad attiecīgi to, kas nav pārstrādājams, nav pāršķirojams, to vai attiecīgi dedzina, vai, diemžēl, pie mums Latvijā vēl aizvien noglabā atkritumu poligonos. Un, ja es, piemēram, salīdzinu ar Igauniju, tad pie mums Latvijā vēl atkritumu šķirošanai ir kur tiekties. Un atkritumu, tādai apsaimniekošanai kopumā valsts līmenī ir vēl kur augt un tiekties, jo mūsu igauņu kaimiņi, viss, ko viņi aizved no būvlaukuma, viss tiek sašķirot. Mēs tādā ziņā esam viena no pēdējām valstīm Eiropā, kas spēj apsaimniekot pareizi atkritumus. Mēs pat, kā atkritumu radītājs, mēs esam ar mieru šķirot, darīt, meklēt risinājumus, bet ja to nav kam atdot, tad mēs paliekam, tā teikt, sasietām rokām. Mēs no savas puses varam izdarīt ļoti daudz, bet nav ko tālāk ar to darīt. Jo mēs varam, nav izdomāts veids, kā atkritumus, kurus šobrīd noglabā poligonā, ko ar viņiem izdarīt, lai viņus nenoglabātu poligonā, tad mēs varam arī pēc savas labākās gribas
nevaram izdarīt neko. Mēs labprāt kaut kā to darītu jēdzīgākā veidā, bet nav tas nākamais posms, kas var paņemt no mums un izdarīt to, kas ir jāizdara. Tur ir jāmeklē jaunas, inovatīvas idejas. Vienkārši jāstrādā ar interešu pusēm, sadarbības pusēm, jādibina jaunas sadarbības, lai kaut kā to visu iekustinātu. Jā, jo teiksim, arī domājot par iepriekšējo posmu, teiksim, kas ir tas veids, kādā mēs saņemam lietas un preces. Tas arī ir tāds, kur meklējot dažādus risinājumus un mūsu teiksim, problēmai, arī mēs sastopamies ar to, ka nav vienkārši piedāvājumu, ko paņemt. Piemēram, atved mums skrūvītes, mēs ļoti daudz skrūvējam, skrūvis ļoti daudz izmantojam. Un to daudzumu, kas mums ir nepieciešams, atved kastītēs. Mums pirmkārt ir neērti, jo mums tās ir jāņem ārā no tām kastītēm, un pēc tam tās kastītes jāmet ir ārā. Mēs gribētu saņemt viņu tādā lielākā apjomā, bet ir kaut kāds tas apjoms, kas nāk tajā kastītē, un lielāk vienkārši nav. Saņemt vienā lielā maisā, kur tu aizēji pasmelt. Nezinu, kaut kādā milzīgā, lielākā, koka kastē, kur pēc tam atkal var izmantot. Vai tās pašas silikona tūbas, viņas cik lielas ir, tik lielas ir, un mums viņas ir ļoti daudz jāizmanto. Un tā tūba paliek pāri, un šobrīd, teiksim, tā tehnoloģiski nav īsti tāds risinājums, ko mēs varētu citu izmantot. Un tad būtībā jūs tad vienāk to nododat tālāk, tad poligonā, un tad pagaidām, kamēr neatnāk risinājumi, viņi tur arī Jā, tur notiek tieši tas pats, kas notiek ar mūsu sadzīves mājsaimniecībā ar šķirotajiem atkritumiem. Tieši tas pats stāsts. Kas veido ilgtspējīgu mājokli? Tās ir rekuperācijas sistēmas, efektīvs ēkas siltinājums, ventilācija, padomāts par bērniem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Kas ir tie praktiskie taustāmi elementi, kas nosaka, vai tas mājoklis ir ilgtspējīgs vai nav, kad es iegādājos īpašumu, kam man vajadzētu pievērst uzmanību? Jā, tur droši vien ir tādas vismaz divas lielas lietas, kā uz to raudzīties. Viens ir uz pašu ēku, kā tādu, no kādiem materiāliem tā ir būvēta, cik energoefektīva tā ir, cik tā teikt, nosiltināta vai necaurlaidīga tā ir, jo mūsu klimatā līdz ar visām klimata pārmaiņām ir jāsāk domāt ne tikai par to, kā ēkā noturēt siltumu, bet kā arī siltumu no ārā neielaist ēkā, tā teikt, par dzesēšanu un to, kā ēka uzvedās karstā laikā. Tādas ēkas fiziskās īpašības, un otra lieta ir par to, cik ērti šajā ēkā cilvēkiem ir dzīvot. Un te ir jāskatās uz tām lietām, kuras man dzīves, arī izvēloties mājokli, ir jāskatās uz to, kādās dzīves situācijās es visā savā kā cilvēks dzīves laikā varu nokļūt. Jo tas, ka es esmu šodien vesela, jauna, bez bērniem, tas nenozīmē, ka mana dzīve pēc 10, pēc 20, pēc 30 un 50 gadiem nemainīsies. Un es varu kļūt par, māmiņu dvīņiem, un tad ar ratiem man ir jābrauc, un viņi jādabūna, piemēram, uz 5. stāvu. Vai, es varu, man pat nevajadzētu, saslimt ar kaut ko, bet es varu vienkārši sasist stipri kāju, un man ir jāpārvietojas kaut kādu laiku ratiņkrēslā, tad arī cik ērti man ir lietot savu dzīvokli. Ne tikai dzīvokli, bet arī visu pieguļošo ēkai infrastruktūru. Cēliņi, iebraukšana, lifti, kāpņu telpu platumi, tā skaitā arī dzīvoklī, cik platis man ir durvis, vai es tur varu izbraukt cauri vai nevaru, cik teiksim, ērts ir paša dzīvokļa iekārtojums, plānojums, pie kura Bonāvā arhitekti ļoti, ļoti rūpīgi piestrādā, lai katrs kvadrātmetrs būtu mērķtiecīgi izmantots un teiksim, dzīvokļa plānojums būtu maksimāli ergonomisks, ērts lietošanai arī tad, kad ir viņā saliktas mēbeles un viņš ir apdzīvots, lai ir ne tikai tas plašums uz papīra, tie kvadrātmetri, bet lai ir tas dzīves telpas plašums. Un tā ir ļoti būtiska lieta, uz ko skatīties, kāds ir tas telpas plānojums, jo tas ir tas, kur man būs pēc tam jādzīvo. Un dažkārt 80 kvadrātmetrus liels dzīvoklis var būt daudz neērtāks un mazāks nekā piemēram, gudri izplānots un iekārtots 54 kvadrātmetrus liels dzīvoklis. Starp citu, kā jūs esat novērojuši, man ir tāda pašai iekšēji sajūta, kad jau cilvēki māju pērk nevis nākamajām paudzēm, bet tādam īstermiņam.
padzīvosim 5 gadus šeit, un tajā skatīsimies, kur mēs nokļūsim tālāk. Vai arī jūs to novērojat, teiksim, savā praksē, kad, jo tu teici ļoti labi minēji tos piemērus, nu, kad ir jādomā, kas notiks pēc 10, pēc 20 gadiem. Bet vai tā tas reāli ir šobrīd klientiem, ka viņi skatās, kas notiks pēc tiem 10, 20 gadiem? Nu, cik cilvēku, tik variantu. Ir ļoti dažādi, un šobrīd arī ir tāda jauna tendence parādīsies, vai teiksim, tas mans tāds personīgs novērojums, varbūt vairāk uz tādu savu burbuli skatoties, saviem apkārt esošajiem cilvēkiem, ka jauni cilvēki vairāk izvēlās savā dzīves sākuma posmā, kļūstot pastāvīgiem, labāk īrēt un nopirkt tad, kad ir vajadzība, tā teikt, nopāzēties, kad jau ir ģimene. Un tā, bet varbūt tas ir tādā manā burbulī. Es neesmu veikusi tādus visaptvarošus pētījumus. Tur vajadzētu ar mūsu mārketinga vadītāju Kasparu par šo padiskutēt. Viņam noteikti ir daudz vairāk par šo ko teikt. Ir ļoti dažādi cilvēki. Ir cilvēki, kas par to domā, un tad iespējams izvēlās nopirkt sākumā mazāku dzīvokli ar domu, ka jā, pēc laika es nopirkšu lielāku, bet to mazāko es izīrēšu un tādā veidā, teiksim, optimizēšu to savu kaut kādu naudas plūsmu vai to mazo pārdošu un tad to izmantošu kā pirmo iemaksu kaut kam lielākam. Tā kā ir ļoti dažādi tie varianti. Tur nav tāda viena atbilde vai tāds viens rīcības modelis. Ļoti daudz nāk arī no izglītības, no tā, kāds ir, teiksim, cilvēka izglītības līmenis, kāda ir viņa dzīves pieredze, kāda ir viņa ģimenes pieredze. Ļoti daudz tādu dažādu faktoru. Mums vēl aizvien ir arī tāds latviskais tāds iekšējais gēns, ka man vajag to īpašumu. Ja teiksim, pasaulē globāli vairāk cilvēki tā kā mēģina vairs nepiesieties lietām un vairāk izmantot lietas kā pakalpojumu, ko mēs redzam ar visiem koplietošanas autoīrēm, skrejriteņiem, kurus mēs vairs nepērkam, bet vienkārši izīrējam uz to laiku, kad man vajag. Tas pats arī nekustamā īpašuma tirgu notiek. Nekustamais īpašums vēl aizvien ir ļoti laba investīcija, kur, ja man ir nauda, es tajā ieguldu, un tas ir man tā kā nodrošina man papildu ienākumus, bet teiksim, kā dzīves telpu, kā pakalpojumu, tomēr vairāk ir tā tendence izmantot viņu uz īri. Bet Latvijā mums ir tas īpašnieciskais gēns, ka mums gribās, ka tas ir mans. Starp citu jautājums ir, arvien vairāk es novēroju, kad piesaistot klientus, tad lielie reklāmas uzraksti nāc dzīvot ilgtspējīgā mājoklī. Mūsu dzīvoklis ir ilgtspējīgs. Vai man kā klientam ir iespēja paskatīties, kādu čeklistu, kas tad tieši ir tās lietas, kas tad raksturo šo ilgtspējīgo māju, un vai tiešām tajā dzīvoklī tas ir, un man tas ir obligāti jāpārbauda un jāpārprasa. Publiski ir kaut kas tāds pieejams? Jā, publiski. Tas, kas publiski ir pieejams, ir ēkas energosertifikāts, kuru viņš ir tā kā obligāts, bez viņa vispār nav iespējams nodot jaunu ēku eksploatācijā, tā kā tā ir lieta, ko noteikti var būvniekam vai ēkas iepriekšējiem īpašniekam prasīt un paskatīties, kāds ir ēkas energosertifikāts, un tad šajā energosertifikātā ir norādīts līmenis, kādam līmenim ēkas atbilst. Visām jaunajām ēkām ir jāatbilst kā minimums A līmenim, un tur ir arī dažādi parametri norādīti, cik daudz ir aprēķināts šī ēka patērēs gada laikā uz 1 kvadrātmetru gan apkuri, gan cik daudz, teiksim, ventilācijai resursu būs nepieciešams, cik daudz elektrībai, lai ēku uzturētu. Tur gan attiecībā uz elektrību, tur, protams, nav iekļauts individuālais patēriņš, kur tā ir tā teikt, mana atbildība kā iedzīvotājiem, bet tas, kas ir nepieciešams ēkas uzturēšanai. Tā kā tas ir tas, ko noteikti var paskatīties, un uz doto brīdi tas arī Latvijā ir viens no teiksim, tādiem, es pat teiktu, attiecībā uz ilgtspēju, gan arī vienīgajiem tādiem oficiāliem dokumentiem, kam ir jābūt noteikti katrai ēkai. Pie mums vēl nav iegājusies ēku certificēšana, kas ir citās valstīs, lai gan pamazām arī tas notiek. Ir tāda BREEAM, LEED un DNGB, kas ir Vācijas tirgu ēku certificēšanas tādas schēmas. Skandināvijā populāri ir tāda Nordic Swan Eco label un ir, teiksim, tādi dažādi šie te zīmoli, bet pie mums attiecībā uz dzīvojamo sektoru tas vēl nav iegājies. Baltijā ir
ja es pareizi no galvas atceros, ir uz doto brīdi certificētas 5 dzīvojamās ēkas. Ir daudz vairāk, daudz lielāks skaits ēku, kas ir komerctelpas. Jā, es tieši gribēju minēt, visi jaunie shopping centri. Jā, komerctelpās tā teikt, šis jau ir aizgājis un diezgan daudz tiek certificēts, it sevišķi jaunceltās komerctelpas. Bet attiecībā uz dzīvojamo sektoru, tur tas ir tikai tādā ļoti, ļoti, ļoti agrā sākuma stadijā. Kamdēļ tā? Vai tas ir dēļ izmaksām? Jo viņi jau vērtē ļoti daudz tās tehniskās, praktiskās lietas, kas ir iekšā, un tas tomēr maksā naudu. Es domāju, ka tur ir tas ir gan izmaksu jautājums, jo viena lieta ir, ka ēkas pašas jau projektēšanas un celtniecības laikā ir dažādas lietas, kas ir jāievēro un kam ir jābūt, lai ēka kvalificētos ilgspējīgam atbilstības novērtējumam. Gan arī šī pati certificēšana nav lēts prieks. Tas maksā papildus diezgan ievērojamas summas, un visu jau tirgū nosaka pieprasījums piedāvājums. Nav pieprasījuma, attiecīgi arī nav šis te piedāvājums, jo un tas ir, teiksim, novērots un pētīts mūsu reģionā, ka cilvēki šobrīd, ja viņiem vaicā, vai jūs esat gatavs maksāt vairāk, un lai būtu šis certifikāts, tad, nē, uz doto brīdi, nē. Teorētiski, jā, ja man ir jāizvēlas ilgspējīgs vai neilgspējīgs mājoklis, protams, es gribu ilgspējīgu, bet tas ir tieši tāpat kā veikalā, kad mēs stāvam pie tiem tomātiem, un vai nu es pērku pa 6,99 ilgspējīgos tomātus vai pat 2,50. Atceļojuši no Spānijas vai Ēģiptes. Jā, tad mēs, tā reālā rīcība ir tas, kā mēs balsojam ar savu maciņu. Un šobrīd cilvēki ar savu maciņu nebalso, jo būsim reāli nopirkt dzīvokli, tā ir ļoti liela investīcija daudziem. Ir cilvēki, kuriem tā ir varbūt vienīgā investīcija tāda dzīvē. Un tur, protams, cilvēks skatās uz katru papildu eiro, kas ir jāmaksā, un uz doto brīdi vēl nav gatavi pieprasīt, ka, ja man ir izvēle starp certificētu vai necertificētu, ka es esmu gatavs piemaksāt, lai šī ēka būtu certificēta. Tā kā, bet es domāju, ka ar laiku tas attīstīsies arī dzīvojamo ēku segmentā. Tā es gribēju vaicāt par to, jo ņemot vērā to, cik ārkārtīgi liels tāds emergency tiek likts virsū visam, kas saistās ar klimatu, ar ilgtspēju, ar zaļākiem risinājumiem, ar cita veida būvniecību, cita veida materiāliem, ar to, kā mēs vispār dzīvojam, patērējam, domājam. Man jau liekas, ka kaut kādu, es pat teiktu, tuvāko 15 gadu laikā tā būs obligāta prasība. Tas pat nebūs kaut kas, par ko tev jāpiemaksā. Tas ir, ka tev tā nav. Kā tas ir iespējams? Jo tas būtu tā kā jaunais dzīves kvalitātes standarts, uz ko mēs ejam. Jo rekur arī pasties Parīzē jauno olimpisko ciematu būvē jau pilnīgi CO2 neitrāli. Un kad pastāst, kas ir tās būvniecības tehnoloģijas, ko viņi izmanto, pat tas cements, kas tagad tikko svaigi nāk ārā no laboratorijām, kurš ir klimata neitrāls un it kā zaļš, un kā visa tā ekosistēma tur tiek veidotajā olimpiskajā ciematā, un tieši balstoties uz iepriekšējās olimpiādas piemēru. Man liekas, ka tas ir tikai tāds, es jau pateiktu, neliela laika jautājums, ka tas viss pilnībā mainīsies, un šie certifikātā būs obligāta prasība, lai vispār tev sākt sarunāties kā ar būvnieku un izvērtēt. Jā, iespējams, jo teiksim, tad, kad radās šī ēku certificēšana, tas bija diezgan daudzus desmitus gadus atpakaļ, kad būvniecības nozare arī pati par sevi bija pavisam citādāka, daudz tāda agresīvāka un vidēji pāri nodarošāka. Un tas, kas tajā laikā nebija normatīvā bāze, kas regulē būvniecību. Un turklāt mēs runājam par Angliju, Angliju, Ameriku, Vāciju, kur šīs certifikācijas schēmas ir dzimušas un radušās. Un iztrūkstot normatīvai bāzei, kas regulē būvniecību, radās šī nepieciešamība kaut kādā veidā, citā veidā nomērīt un pierādīt, ka ēka ir atbilstoši ilgtspējas dažādiem kritērijiem. Bet ir laiks gājis uz priekšu, un arī valstis ir daudz vairāk pievērsušas uzmanību
tam, kā norit būvniecība, kādai būtu jābūt būvniecībai, kādām būtu jābūt būvniecības normām un prasībām, lai veidotu valstī ilgspējīgu vidi nākamajām paudzēm. Un es teiktu, ka šobrīd iespējams šī ēku certificēšana, es pat teiktu, ka iespējams ar laiku viņa pat zaudēs aktualitāti, jo normatīvā bāze jau pieprasīs, lai ēkas būtu ilgtspējīgas, un Eiropas zaļais kurs ļoti konkrēti uzliek uzsvaru uz šo pieprasot. Teiksim, ēku energosertifikāti ir viena no lietām, kas ir tā rezultāts. Katrai jaunceltai ēkai ir jābūt ne tikai energosertifikātam, bet neviena jaunceltā ēka nedrīkst būt zemāka kā pats augstākais šis energoefektivitātes rādītājs. Līdz ar to iespējams ar laiku pat certifikācija nebūs nepieciešama, jo mēs citādāk nedrīkstēsim būvēt. Un tas arī ir tas, manuprāt, jēgpilnākais un ilgtspējīgākais risinājums, kā panākt to, lai tiešām būvniecība būtu ilgtspējīga. Ka tā nav mana brīva izvēle. Es gribēšu būvēt ilgtspējīgi vai negribēšu. Vai es gribēšu par to papildus maksāt vai nē. Nē, mēs vienkārši citādāk nebūvējam. Tas ir jaunais standarts. Jā, tas tieši tas pats, kas attiecās uz ēku energoefektivitāti. Es domāju, ka ar laiku tam liks klāt arī dažādas prasības, kas attiecās uz materiālu izvēlēm, uz CO2 ietilpību. Jau šobrīd Skandināvijā tas ir tāds aprēķins Life Cycle Assessment, kurā tiek ievērtēts, cik daudz CO2 ēka cik CO2 ēka ir ietilpīga gan būvniecības laikā, gan arī pēc tam, cik CO2 ietilpīga viņa paredzami būs tās dzīves ciklā, arī ieskaitot visu nojaukšanu, kad tam pienāks laiks. Un Skandināvijas valstīs jau šis LCA, jeb Life Cycle Assessment aprēķins jau pakāpeniski kļūst obligāts. Tas kļūst ne tikai obligāts, bet arī ar mērķi, ka ēkai aprēķinot šos rādītājus uz nākotni, citām ēkām ir jākļūst vēl, tiek izveidot bāzes rādītāji, un tad tiek domāts pie tā, kādus vēl papildu normatīvus ieviest, lai šo Life Cycle Assessment rādītāju vēl un vēl samazinātu, lai tiektos uz šo klimata neutralitāti. Tā kā es pieņemu, ka tādas brīvprātīgās certifikācijas schēmas iespējams ar laiku pārvietosies no brīvprātības principa uz normatīvajiem aktiem, un mēs citādāk nedrīkstēsim būvēt. Mums jau ir tas mērķis līdz 50 gadam būt klimata neitrālai Eiropai. Jā. Un Somija ir apņēmusies to mērķi vispār sasniegt jau 35. gadā. Skandināvijas valstis šajā ziņā ir izvēlējušās iet tādu straujāku un ātrāku ceļu, bet jāņem vērā, ka viņiem arī tā bāzīte, ja tas nulles punkts, no kura viņi soļos priekšu, ir bišķiņ citā plauktiņā nekā pie mums. Starp citu, vai un kā es varu izmērīt sava mājokļa CO2 pēdu šodien? Teikšu, ka tas ir diezgan sarežģīti. Vienkāršākā lieta, ko var izmērīt, ir, protams, tie rādītāji, kur mums ir tā teikt, skaitītāji, elektrība, apkure, gāze, protams, ir apkuras skaitītājs, bet vienalga arī rēķinātiem, kam nav varbūt individuāli apkuras skaitītāji, arī var redzēt to, vismaz aprēķināt to patēriņu. Tā kā no šiem rādītājiem var aprēķināt, ko es kā iedzīvotājs lietojot savu mājokli radu. Taču, tur iet klāt vēl visādas ventilēšanas un tam līdzīgi, tā kā, ja es gribētu tā zinātniski ļoti precīzi izmērīt, tad diezgan sarežģīti. Bet visvienkāršākā lieta, ko ir darīt, izmērīt, cik daudz, kas ir tie energoresursi, ko es izmantoju, cik daudz es viņus izmantoju, un tad ir tādas speciālas formula, patiesībā formula ir ļoti vienkārša, ir katram šim energoresursam ir tā saucamais emisiju faktors, kas ir, teiksim, ir attiecīgā energoresursa
ražotāja izveidots aprēķins. Latvijas Energo tāds ir, Rīgas siltumam arī tāds ir, Latvijas gāzei arī tāds ir, un pat, ja, teiksim, uzņēmumam individuāli nav aprēķināts emisiju faktors, tad šie emisiju faktori ir teiksim, tādi tā saucamie generic dati, jeb tādi vispārīgie emisiju faktori attiecībā uz katru no energoresursiem ir teiksim, tādi publiski pieejami, zinātniski aprēķināti, kā tāds apmēram vidējais aritmētiskais uz attiecīgo energoresursu. Un tad šis emisiju faktors nozīmē to, cik daudz CO2 vienības tika tika palaistas gaisā ražošanas procesā, lai saražotu attiecīgo energoresursa vienu vienību. Piemēram, cik daudz kilogrami CO2 tika patērēti, lai saražotu 1 kilovatstundu elektrības. Un tad, zinot, cik ir mans kilovatstundu patēriņš mēnesī, es varu pareizināt ar šo emisiju faktoru un iegūt, tad, cik daudz CO2 es šomēnes lietojot elektrību esmu palaidusi gaisā. Jā. Lūk, un šeit arī tā ir, šeit es arī kā patērētājs, ņemot vērā, ka mums ir brīvais elektroenerģijas tirgus, tad es arī varu izvēlēties to piegādātāju, kuram šie dati ir pieejami un kuram šie dati ir labāki. Un mēs kā Bonava savā būvniecības procesā pagājušā gadā esam pārgājuši uz CO2 neitrālu elektrību. Tieši mēs izmantojam Latvijas Energo Powered by Green zaļo enerģiju, kas ir 100% tīra, un ražošanas šīs elektrības ražošanas procesā ir izmantota tikai hidroelektrostaciju un vēja elektrostaciju enerģija, un līdz ar to varu teikt, ka kopš pagājušā gada jūlija visas Bonava ēkas tiek celtas ar zaļo enerģiju. Ar zaļo elektrību. Jā, mūsu būvlaukumos mēs izmantojam tikai un vienīgi zaļo elektrību. Starp citu, kā ir ar aprits ekonomikas principiem, kā tie ienāk ilgtspējīgos mājokļos? Piemēram, tur mazāk atkritumu, vairāk pārstrādes iespējas. Man vakar tieši draudzene uzrakstīja, kāpēc mūsu mājās nav Skandināvijā un citur pasaulē tik populārās izlietnes, kur tu vari sasmalcināt ēdienu pārpalikums? Kā ir ar to? Tā ir mūsu katra individuālā izvēle, kādu mēs šo sistēmu izvēlamies un gribam. Tas varbūt attiecās vairāk tieši uz esošajiem mājokļiem. Savukārt par tām ēkām, kuras mēs ceļam, atkal šī atkritumu šķirošanas vietas, tas arī ir tas, kas mums ir valsts ir noteikusi normatīvu, kādam ir jāatbilst, un tas ir arī tas, kā mēs būvējam, paredzot šo atkritumu šķirošanu attiecīgi pie katras no ēkām. Tas, protams, kas ar šiem atkritumiem notiek tālāk, ir atkrituma apsaimniekotāja kompānija pārziņā. Tā kā mēs varam izdarīt to, lai būtu iespēja to darīt. Un tas, ko mēs esam darījuši, mums ir arī projekti, kur mums ir iespēja veidot kompostu un veidot savus mazos dārziņus cilvēkiem pašiem savā pilsētvidē. Tā kā arī tas ir kaut kas tāds, uz ko ir ļoti liela interese un ļoti liela atsaucība. Tā kā vēl tāds papildus, kur šos bioloģiskos atkritumus var ne tikai nodot tālāk atkrituma apsaimniekotāju pārziņā, bet arī izmantot paši, lai pēc tam veidot savus mazos dārziņus, kas attiecībā arī ļoti atcerīs savas zemes pleķīti. Jā, un es zinu, ka tur, kur atgār bija sporta pils, kur tika izveidoti šie pilsētu dārziņi, tam bija ļoti liela popularitāte no mūsu projektā pie Dominas Pagalmas 2.0. Tur arī mums ir šie mazie dārziņi, un cilvēkiem ļoti patīk parušināties un tur izaudzēt katram savu. Ko nu kurš audzē, tur zirnīti vai puķīti vai tomātiņu un gurķīti, bet jā, tas ir tāds arī par cilvēku ilgtspēju atbalstošs veids, kā relaksēties, kā nodarbināt domas pie kaut kā cita, nosēžot visu dienu pie datora, varbūt ir forši iebāzt tos pirkstus zemē. Tā ir, jo tas ir savukārt ļoti liels trends Dānijā, Kopenhāgenā, kur arī viņi šobrīd ārkārtīgi daudz tieši veido šos mazdārziņus, cenšas atnest atpakaļ pilsētvidē, kur mēs tos mazdārziņus nolīdzinām, lai uzbūvētu jaunas, lielas, masīvas ēkas,
Tur savukārt viņi atkal viņus nes, lai tieši cilvēki varētu pēc tās darba dienas, kā tu pareizi saki, iet, relaksēties, pabūt tajā dārzā, parušināties, iebāzt pirkstus zemē, sajust to saikni, un tie mazdārziņi nāk gan uz jumtiem ēku, gan uz ielām, un, piemēram, Amerikā ir tāda kustība Guerrilla Gardening, kur doma ir tāda, ka pilsētu vidēs noplukušus laukumus mēs apzaļumojam. Nu, piemēram, ja tā ir bēdīga pietura vai tā ir nesakopta ceļmala, tad viņi tādi traki gardeneri, dārznieki nakts laikā vai dienas laikā paņem zaļumu kastes, ātri uzrušina, sastāda puķis, sastāda zemenes un viss ir baigi forši. Un kas ir interesanti, kad, man liekas, tas iespējams tikai Amerikā ir, šīs idejas iniciatori viņu apcietināja par to. Viņi ielaušanās privāta īpašumā. Nē, par to, ka cilvēki sūdzās, jo pēkšņi tajā noplukušajā pieturā ir sākušas ziedēt puķis, un viņš tur vairs nevar stāvēt tā, kā viņš to stāvēja līdz šim. Un tas arī tāds, nu, kā to dabu ienest vēl tajā pilsētu vidē, kad daba ienāk pilsētā, kā mēs sakam, lauki ienāk pilsētā. Un ka tādas tieši tajās attīstītās valstīs ir ļoti, ļoti raksturīgi. Mēs savukārt kaut kā no tā mazliet aizspriedumaini skatāmies. Un saka, tā mazdārziņa kultūra mums tāda, no vienas puses liekas it kā forši hipsterīgi, no otras puses tā tomēr tāda baigā mums vēsturiskā sakne, un mēs no viņas, mums nevajag tos mazdārziņus. Nu, piemēram, kas notiek tur Lucavas salā, vai ne? Viņas jau viss rullē tik nos, lai varētu kaut ko citu attīstīt, būvēt virsū, un tā mēs pamazām to kultūru savukārt mēģinam izskaust. Nu, es neteiktu, ka mēs mēģinām izskaust kaut kādus mūsu dārzniecības un zaļo sīkšķus. Es teiktu, ka vairāk tas ir arī par vides sakārtošanu, jo manā bērnībā, tur, kur tagad slēdzas Skanstas virsotnes, tur arī bija mazdārziņi, un kas tik tur tais mazdārziņos nenotika? Es piekrītu tam, ka ir forši, ka pilsētu vidē ir mazdārziņi pie nosacījuma, ja viņi ir kopti un sakopti, un ja cilvēki tiešām par viņiem rūpējās. Nevis tā kļūst par tādu bezpajumtnieku dzīves vietu ar visām no tām izrietošajām sekām, kur notiek, viss kaut kas, kas notiek teiksim, tādā nesakoptā, nepieskatītā, nekontrolētā un nolaistā vidē. Tā kā, ir tādas... Patiesība ir kaut kur pa vidu. Es piekrītu tam, ka ir vispār Rīga ir diezgan zaļa pilsēta, un es ļoti gribu, lai šis zaļums un zaļā pieeja turpinās un paliek. Es braucu nesen pa Čakielu un ļoti priecājos, ka tur smuki Čakiela, tur, kur tuvojās pie tilta, pie Pērnavas ielas. Cik smuki tur liepas sastādītas pa vidu ceļiem. Es jau gar acīm redzu, kā viņas ir jau paaugušās un izaugušas, un tiešām tajā posmā, kas ir diezgan plats un tāds pliks asfaltēts gabals, ka tur būs foršs zaļums pa vidu. Un tas ir lielā mērā arī atkarīgs no tā, kā pati pilsēta tiek plānota, kā pilsēta plāno savu infrastruktūru, savu vidi, ielas infrastruktūru, apzaļumošanu. Tas lielā mērā ir arī atkarīgs no pašas pilsētas, jo mēs kā individi, mēs varam visu kaut ko vēlēties, bet es varu vēlēties, cik gribu, bet ja man ir diezgan ierobežotas iespējas Čakielas vidū iestādīt to koku. Ja tur nav paredzēta ne vieta, tad teiksim, mēs kā indivīds arī varam izdarīt tik daudz, cik mēs varam izdarīt. Mēs varam atbalstīt to ar savu pilsonisko iniciatīvu, veidojot pieprasījumu, prasot to no savas pašvaldības, prasot to no savas valsts, sakot, ka tas ir tas, ko mēs kā iedzīvotāji, kā pilsoņi vēlamies. Tas ir mūsu veids, kā paust savu nostāju un balsi, tā skaitā ejot šogad oktobrī uz vēlēšanām. Bet ir arī savukārt tā otra puse, kur tad tas viss ir jāformalizē un jāizveido tā gan atbalstošā, gan pieprasošā. Ir arī jāprasa, ir jābūt lietām, kas ir iekļautas normatīvos, lai viņas patiešām īstenotos. Un ir jānodrošina tas, ka notiek šī sadarbība, sinerģija starp pašvaldību un mums kā pilsētas iedzīvotājiem, un arī starp mums kā pilsētas attīstītājiem, lai mēs varam atbalstīt pilsētu ar to, kas ir nepieciešams un kas ir svarīgi iedzīvotājiem.
Saki, lūdzu, kas ir tas, ko mēs varam mācīties no skandināvu pieredzes? Jo jums tomēr kājas ir Skandināvijā, un tā ir tomēr tāds reģions, no kura ilgspējā ļoti daudz nāk foršu piemēru. Ko mēs no viņiem varētu pārņemt tādā būvniecības un pilsētu plānošanas jomā? Nu, pirmā lieta, kas man nāk prātā, ir noteikti velo infrastruktūra un sabiedriskā transporta infrastruktūra. Tās ir tādas divas, manuprāt, ļoti, ļoti svarīgas lietas, lai mēs no mašīnām pārsēstos vai nu uz velosipēdu, vai vairāk staigātu ar kājām, vai vairāk izmantotu sabiedrisko transportu. Tās noteikti tādas divas lielās kritiskās lietas, kur pat mēs varam mainīt savu domāšanu un mainīt savus paradumus, bet, piemēram, ja man kā jaunajai māmiņai ir jānokļūst no Pārdaugavas uz Zīdaiņu peldināšanu Šarlotas ielā, tad ziemas laikā nokļūt tur par 2 maziem bērniem ir diezgan izaicinoši un ļoti laikietilpīgi. Tāpēc sabiedriskā transporta infrastruktūra un velo infrastruktūra ir tās lietas, ko mēs noteikti varam mācīties no skandināvu pilsētu plānošanas. Un kā tev šķiet, vai dzīvojamie rajoni pilsētā, ilgtspējīgi dzīvojamie rajoni, kas ir tās lietas, kas mums tā būtu jāskatās tādā globālākā līmenī, lai tas rajons būtu ilgtspējīgs? Kas ir tas, kam tur ir jābūt iekšā tādā rajonā? Mēs runājam, mums ir Zolitūde, mums ir Imanta, mums ir Pļavnieki. Nebūtu ilgtspējīgākie piemēri. Ko ietver sevī tāds dzīvojamais rajons, ilgtspējīgs dzīvojamais rajons? Tas ilgspējīgs rajons, ilgspējīgi rajoni un apkaimes ir kādreiz tas, ko mēs veidojam, ko mēs radam, radot šo te vidi, kurā man gribās ne tikai ieslēgties savā dzīvoklī, dažkārt drošības apsvērumu dēļ, bet kurā man gribās iziet ārā, izejot ārā, es satieku savu kaimiņu, kurā varbūt ar kaimiņu satviekos pie grilla, un mēs abi divi kopā izdomājam, ka es gribu cept desu, tu arī gribi cept desu. Varbūt cepam kopā. Un veidot šo te vidi, kurā cilvēkiem satikties. Piemēram, mums jaunajos projektos, ko mēs būvējam, mums ir tādas koplietošanas telpas, kas ir pieejamas visiem kopā, tāda tā kā paliela zāle, kurā ir gan virtuve, gan liela telpa, kurā cilvēki pirmkārt var rīkot savas kopīpašnieku sapulces, tīri fiziski sanākt kopā un apspriest tās lietas, kas ir svarīgas viņiem kā viena kopīga īpašuma īpašniekiem, gan arī rīkot kaut kādas savas ballītes, citus pasākumus, piknikus, baltā galdauta svētkus, 18. novembri svinēt, kur veidot šo te vidi, kurā ir iespēja satikties cilvēkiem. Gan iekštelpās, gan ārtelpās, un mēs arī cenšamies veidot dažādus tādus kaimiņu iepazīšanās pasākumus, kur viens ar otru var satikties, sākot jau ar brīdi, kad cilvēks ir nopircis dzīvokli. Mēs veidojam mājokļu skolu, kur nākamie kaimiņi var sanākt kopā, satikties, un kur mēs izstāstam ne tikai tās lietas, kas viņiem būs svarīgas turpmāk dzīvojot ēkā, bet kur arī viņi var satikties viens ar otru. Jo, teiksim, lai aiziet un iepazītos tā ar svešu cilvēku, tur tāda zināma drosme jāsaņem, un kā tad es tagad tiešu un tā, bet veidojot šo te vidi, kurā ir iespēja cilvēkiem satikties, tas arī tiek veicināts. Un es domāju, ka pazīstot vienam otru labāk, iepazīstoties ar saviem kaimiņiem, pirmkārt rodās uzticība, ka es zinu, kas man dzīvo blakus, viņš ir foršs cilvēks, es viņam varu es varu atstāt savus ratus kāpņu telpā, nekas viņiem nenotiks. Veidojās un veidojas ir tāds pamats un iespēja rasties šīm tad draudzīgajām kaimiņu attiecībai, būt vienkārši šeit kaimiņu būšanai. Saki, lūdzu, kāds ir vispār Bonavas ilgtspējas stratēģijas, tādi pamatakmeņi, stūrakmeņi? Kas ir tas, uz ko jūs tā kā ejat vēl tālāk nākotnē, nākamie tādi milestone lielā ilgtspējas jomā? Svarīgākais mūsu biznesa ilgtspējas faktors ir nodrošināt dzīvojamā fonda nomaiņu Baltijas valstīs.
Jo skatoties uz to, kāds ir dzīvojamais fonds šobrīd, viņš ir novecojis. Kas ir dzīvojamais fonds? Ja mēs paskatāmies to pašu, ko te jau pieminēju, Zolitūdi, Purciemu, visas šīs te vecās ēkas, kuras ir energo neefektīvas, kurās prasās pēc kapitālā remontu, kur savukārt, lai to noorganizētu, tas ir ņemot vērā, ka tajās ēkās ir 90 plus un dzīvokļi. Un bieži vien arī ir brīži, kad šīs ēkas jau vairs nav jēga atjaunot, renovēt, mainīt kaut ko, jo vienkārši lētāk un ilgtspējīgāk ir uzbūvēt no jauna. Un kaut kādā brīdī pienāks tas moments, kad būs jāizšķiras, ka šīs ēkas vairs nevarēs kalpot cilvēkiem, jo viņu dzīves mūžs vienkārši ir izbeidzies. Bet tas tāds cits stāsts. Teiksim, tas mūsu pamatmērķis ir veidot dzīvojamo fondu, kurš ir pieejams attiecīgajos tirgos, kurus mēs pārstāvam. Tas būtu tāds mūsu biznesa ilgtspējas mērķis. Savukārt, ja mēs runājam par tādiem vides un klimata ietekmes mērķiem, tad Bonava mērķis ir līdz 2030. gadam uz pusi samazināt CO2 emisijas, kuras mēs radām, mērot pret 2018. gadu, un tas ir mūsu mērķis, uz kuru mēs mērķtiecīgi soļojam, kuram mēs sekojam katru gadu nepārtraukti līdzi. Tas ir arī viens no iemesliem, kādēļ mēs pārmainījām no parastās elektrības uz zaļo elektrību, jo tas arī ir veids, kā mēs mazinām savu CO2 nospiedumu un pētot, kas ir tās lietas, kam mums ir jāpievēršās nākamajām. Jo mēs esam arī tādā ļoti lielā izpētes un mācīšanās un saprašanas procesā, pie kā tad mums ir, kurā vietā, teiksim, kas ir tās lietas, kas mums ir jāmaina, kuras dod to lielāko ietekmi, jo skaidrs, ka nomainot ledus puldzītes un izmantojot auduma maisiņus, mēs tā teikt nekādas ģeniālās klimata pārmaiņas nepanāksim. Ir jāskatās uz ražošanas procesu, ir jāskatās uz materiāliem, un tas ir tas, pie kā mēs šobrīd strādājam un ļoti rūpīgi sekojam līdzi un mēģinam saprast, kurā posmā ir tā lielākā ietekme. Un šobrīd tas, ko mēs redzam, ka būvējot ēku, ļoti liela daļa no CO2 rodas tieši ēkas lietošanas laikā, un energoefektivitāte, tas kā ēku padarīt vēl energoefektīvāku, vēl mazāk resursu patērējošus vai resursus saistājot ar zaļākiem resursiem, tas, teiksim, ir virziens, kurā mēs raugāmies un uz kurā mēs mērķtiecīgi darbojamies. Pagaidām vēl daudz mācamies, jo šī joma ir tāda jauna, viņa ir jauna, svaiga, un es pēdējo mēnešu laikā kā reiz ir sanācis piedalīties vairākās gan biznesa formos, gan konferencēs tieši par ilgtspējas tēmu, un es saprotu, ka mēs tādi neesam vienīgi. Ļoti daudz uzņēmumu, kuriem ilgtspēja ir svarīga, kuriem tas ir viens no biznesa arī mērķiem būt klimatneitrāliem. Ļoti daudz strādā pie tā, lai saprastu, kas ir tieši tas, kas mums ir jādara, lai mēs pēc būtības panāktu to mērķi, kas ir nepieciešams. Kas ir tie mazie praktiskie soļi? Jā, kas ir tas, ko mēs varam darīt praktiski, kas ir tas, kas ir jādara mums reāli taustāmi dzīvē, lai to varētu izdarīt. Jo es ļoti ceru, ka tas brīdis, kad mēs runājām par papīra samazināšanu un ledus puldzītēm, ka tas jau ir tā teikt noiets etaps, ka tas ir tā kā rokas mazgāt higienas faktors, izmantot tā teikt A-klases sadzīves tehniku, vienalga vai mēs runājam par datoriem vai par puldzītēm vai par lampām, ka teiksim, šos te izmantot pēc iespējas energoefektīvākus un energoresursus taupošākas ierīces, tas ir jau tā teikt pašsaprotami, un mēs ejam dziļāk, mēs skatāmies tālāk, mēs skatāmies vērīgāk un rūpīgāk, kas ir tās fundamentālās lietas, kas ir jāmaina. Tā ir. Paldies tev liels par šodienas sarunu. Paldies, ka iezīmēji to jomu, kur mums skatīties, uz kādām lietām skatīties, lai mājoklis būtu ilgtspējīgāks, lai mēs varētu ikdienā dzīvot ilgtspējīgāk. Bija ļoti interesanti tev, un es ceru, ka tas lielais mērķis
nomainīt to lielo dzīvojamo veidu, grāstīt vārdu masīvnis, kāpēc, bet tā bija daudz plašāks vārds, kad mums to izdosies izdarīt, jo tā ir tiešām liela sāpe tādā būvniecības sektorā šajā rajonā mums. Paldies, tev liels! Paldies! Paldies, ka biji kopā ar mums! Klausies podcastu Spotify un Apple podcasts platformās. Savukārt, ja tavam uzņēmumam ir nepieciešams palīdzēt noorientēties ilgtspējas jautājumos un izstrādāt ilgtspējas stratēģiju, sazināmies www.ziemeļmeita.com.